Nelegālo zāļu skaits pasaulē strauji pieaug, taču daudz bieži vien joprojām neapzinās, ka pat mazas it kā nevainīgas novājēšanas tabletītes var izrādīties nāvējošas. Nesen lietojot nelegālas notieviešanas medikamentus, Lielbritānijā mirusi kāda pusaudze. Tikmēr daži apgalvo, ka ar nelegālajām zālēm varot nopelnīt pat vairāk kā tirgojot narkotikas. Bet kas tad īsti ir nelegālās zāles? Tas ir zāles, kurām ir falsificēta identitāte, un tas ietver gan nosaukumu, ir, piemēram, viltots nosaukums, gan sastāvu, kāda no sastāvdaļām var būt viltota, gan marķējumu, gan visus dokumentus. Šīs zāles var būt bez aktīvajām vielām, ar pārmērīgi lielu daudzumu aktīvās vielas, viņas var saturēt absolūti citas vielas, tad tie viltojumu veidi var būt ļoti dažādi. Tā kā par šādu zāļu sastāvu garantijas nav, tās var izrādīties ļoti bīstamas. Veselības inspekcija norāda, ka atšķirībā no nelegālajām zālēm, legāli saražotajiem medikamentiem izsekot neesot problēmu. Zāles no ražošanas līdz pat patērētājiem, līdz pacientam, kas lieto zāles, ir izsekojamas. Ir pieejami visi dokumenti regulatārām iestādēm, kurā ražotnē zāles ir ražotas, kā viņas tālāk ir fasētas, kā viņas ir aizgājušas uz vairumtirdzniecības, uz lieltirgotavu, tālāk uz aptieku, tālāk pie patērētāja. Tādējādi iespējams izsekot gan tam, kas zāļu paciņā iekšā, gan tam, kur tā konkrētajā brīdī atrodas. Taču problēmas rodas nelegālajā tirgū, kuru līdzīgi kā cita veida nelikumīgas darbības uzrauga valsts policija. Šī problēma ir nelegālajā tirgū. Tas nozīmē, ka tīmekļa vietnēs ir iespējams iegādāties nelegālas zāles. Tāpat caur sludinājumiem privātpersonas aktīvi piedāvā šīs lietas. Lai gan šobrīd visbīstamākais tirgus atrodas virtuālajā pasaulē, internetā tomēr iespējams iegādāties arī legālās zāles. Latvijā ir atļauts interneta aptiekām tirgot bezrecepšu zāles. Un arī, lai to darītu, ir jāsaņem licence Zāļu valsts aģentūrā, zāļu tirdzniecībai internetā, un no 800 Latvijas visām aptiekām 6 ir šīs interneta darbības licences. Veselības inspekcija, kas nodrošina, lai aptiekās pieejamās zāles atbilst visām prasībām, norāda, ka legālajā tirgū iegādātiem medikamentiem varam uzticēties. Līdz šim brīdim mūsu pārbaudēs nav konstatētas nelegālās zāles. Bet mūsu kompetence, protams, ir gan pārbaudīt gan izcelsmes dokumentus, gan piegādes, gan pašas šīs zāles pēc izskata, pēc marķējuma, pēc lietošanas instrukcijām. Visas aptiekās nopērkamās zāles ir legālas un reģistrētas Zāļu aģentūrā. Lai nenonāktu neapskaužamā situācijā, zāles pērciet tur, kur tās jums tirgo tikai licencēts pārdevējs.